Labs rīts visiem. Šodien man ir tāds uzdevums, tāds izdomāju tādu investīcijas projektu. Dobes. Jā, ļoti labs investīcijas projekts, bet un šeit šajā līnijā man ir jāsataisa no kaut kāda vēl tādas dobes, kāds 5 gabali. Konstrukcija ir ļoti vienkārša, primitīva, bet, cerams, tā atdeve būs labā un izskatīsies arī labi. Sekot līdzi, kā tas izskatīsies pēc kādu laiciņu. Kā mans tēvs vienmēr saka, no labiem materiāliem katrs stulbenis var sataisīt kaut ko labu, bet no sliktiem materiāliem jāpamēģina to izdarīt. To arī darīšu. Man ir, tā teikt, ir gandrīz tas robežas, ka tas ir tā kā malka, bet ir daži materiāli, kuriem dobes taisīt tiešām būtu labi un nebūs žēl, ka tas varbūt kādu laiku būs jāizmet. Man ir kāds galdnieks un pat tuvi tām, līdz ar to izmanto šādus drausmīgus vecus instrumentus, bet jaudīgus instrumentus, jā. Galvenais uzdevums tagad man ir sagriezt no visiem tiem, tā teikt, materiāli, no tas malks 10 centimetrīgos dēļus, kurus es pats izmantošu. Sākotnēji vienkārši jānovest viss, kas no pagājušas nedēļas palicis, kam nebija laika to tā pabeigt. Neskatieties uz tiem drosmīgiem dažreiz instrumentiem, bet, lietojums, kas ir lietojams. Kamēr laiks vēl ar kaut kāds 9:30. Principā negribu uzreiz čakarēt cilvēkam miegu. Tad mēģinam kaut kā tā savākt, novākt, sakārtot un, lai būtu vismaz tuvi 10. Nezinu, tik tīrāk nepalika, bet, es tā paskatījos, labi, ja es video ņēmu, tā kā uzņēmu, tad vajadzēja bišķi tā kā sakārtot to vietu. Labāk nē, bet, tīrāk. Tā malka ir sagrieztā dēļos vienāda platumā. Tūlīt iešu, attiecīgi, pēc izmēriem viņus vēl sagatavošu. Mēs uzdevums apgriezt mālas. Tā izdarīs, un tagad ņemam pirmo izmēru, tas garākais metrs, un cenšamies izdabūt pēc iespējas vairāk. Tas sagatavojas, kam ir izmērs būs metrs. Tā, sagatavojas ir gatavs. Ejam tagad taisīt to pirmo karkasu. Es jums bišķi samēloju, vēl savienojam tos attiecīgi šādos, kas tur ir tā kā sieniņas, pa 2. Mācamies no mebelniekiem, ārā būs tā, iekšā viss kaut kā. Tūlīt visu samontēsim kopā. Apgriežam visu kāju gaisām un pieskrūvējam, tā kā sagatavotas tādas, nezinu, kas te tāds ir? Aizmirsu vārdu. Tāds mums ir gandrīz pabeigts produkts. Tagad virsū jāsaliek vēl, tādas, es nezinu, rības, lai tas turētos un izskatītos no augšas. Jā, no augšas tas būtu smukāk. Principā man paveicās uz kaut kā tāda pēc nepieciešama izmēra, tur kaut kāds 7 centimetri. Es atradu uzreiz tas gatavs 2 dēļus augšā. Tagad mēģināšu viņu tā kā, lai viņi sāiet visu kopā tajā rāmī. Principā mana filosofija joprojām ir tāda, ka labāk sevi uzdāvināt instrumentu. Kaut vienu reizi tu tā kā īsos laikos viņu izmanto. Bet, instrumentu dažveidībai, padara to darbu jautrāku. Tā kā šitos mēs cēliņus noņemsim tagad tāds zobeni zāļi. Tadā! Lai tas nebūtu, tā, lai tā skabargā neiespērtos dibeni, tad apstādāsim to ar ēveli. Tā, viena ir gatava, starp 2 līnija ir, tā teikt, taisna līnija ir nodrošināta. Palika vēl starp tiem pa 3 gabaliem. Ļoti ilgi iet, bet, labi, tas varbūt uz dažādiem vairākiem sezoniem. Uzsmuki. Tā man sanāca. Jā, krietni mazāk nekā es man to stāstīju, bet, principā, arī te pietiek. Es nezinu, arī man liekas smuki. Mums vēl jānokreso. Kaut kā tā tad sanāca. Es nezinu, pagaidām tāds attālums diezgan paliels, bet, redzēsim.